Vai šis risinājums, šis all-in-one kabinets, kur iekšā ir visi invertors, tur akumulātori, dzēsēšana, vadība, viss, vai tas ir tas, ko jūs sagaidījāt, respektīvi, tagad pāris mēneši lietots, vai ir kaut kas, ko tajā visā vajadzētu vēl uzlabot? Principā tas komplekts ir vienkārši fantastisks. Tā variants, ka šāda izmēra skapī ieliek šādu kapacitāti, šādu jaudu, kura visa centrālā vadība, viss ir iekšpusē. Ja mēs paši mēģinātu būvēt no elementiem, mēs varam uzbūvēt. Pirmkārtām būs neslīdzām dārgāk, beigās izvērtīsies visām vadībām viss. Otrām kārtām jautājums, kā tas labi strādās kopā. Jo baterijām arī tāda interesanta lieta kā temperatūra diapazons. Normālā gadījumā bateriju drīkst izlādēt pie mīnusiem, teiksim, arī viņa nebojājās. Bet, ja litija-ionu baterijas uzlādē pie mīnus temperatūrām, viņām ir paliekoši bojājumi. Viņas zaudē savu kapacitāti daudz straujāk. Tas nozīmē, ka viņiem vajadzīga ir ne tikai dzēsēšanas sistēma, ka vasarās, lai viņas neuzvārās, bet arī sildīšanas sistēma. Un tad sildīšanas sistēma ir vajadzīga tāda, kas spējīga kaut kādā veidā to efektīvi izdarīt. Viens variants ir, protams, spirāls, kā saka, padomu laikā, teiksim, bija plītiņas vienkārši sildīt. Otrs variants ir normāls siltumsūknīts, kas to visu dara pret ārā gaisu. Un šī sistēma ir integrēta. Viņa tāda centrālā vadība, viņa zina, ka viņa lādēsies, zina, ka viņa sildīsies, viņa zina, cik vajag precīzi uzsildīt baterijas, teiksim, ziemā. Vasarā viņa ļoti labi saprot, cik vajag nodedzēt tās baterijas. Arī situācijā, kad viņiem ir lielas jaudas, ja pēkšņi kaut kas notiek ar baterijām, viņas sāk silt vairāk, viņi māk arī apturēt savus visus procesus, lai vienkārši nedodies kaut kas neaiziet. Un vēl viena lieta, ka šajā sistēmā iekšā arī ugunsdzēsība ir iebūvēta. Tas nozīmē to, ka, ja tur tiešām kādreiz tā ziepa iestājās, viņš pats spēja nodzēst, un certifikāti visām šīm sistēmām ir tāda, ka viņa tas liesma paliek kastes iekšpusē, kas arī ir būtiski. Protams, mēs zinām, ka baterijas bīstamais elements, esam redzējuši skaistas video, kā elektroautomobīļi deg, teiksim, ja kaut kas aizdeg, protams, ir daudz nekas pāri nepaliks, bet tad tie gadījumi ir varbūt 1 uz miljonu, teiksim, bet, tāpat ir labi saprast, ka tas viss kopā un strādā. 24/7 darbinieks, kurš tev neprasa ēst, bet kurš strādā visu laiku bez atteikuma, principā,